Augstajos ziemas rītos var šķist kārdinoši ļaut mašīnai nedaudz uzsilt garāžā, bet, kad automašīna darbojas, tā izdala oglekļa monoksīdu jeb tvana gāzi. Tā ir indīga gāze bez krāsas un bez smaržas, kas ierobežotā telpā, kā piemēram garāžā, var ātri uzkrāties. Kā tas var kaitēt mums? Mūsu sarkanās asiņu šūnas, jeb eritrocīti, pārnēsā skābekli no plaušām uz pārējām mūsu ķermeņa daļām. Tvana gāze asinīs saistās ar hemoglobīnu vismaz 200 reižu labāk nekā skābeklis, veidojot tā saukto karboksihemoglobīnu. Tāpēc organismā rodas skābekļa bats. Šī skābekļa trūkuma dēļ var rasties nopietnas veselības problēmas, ieskaitot galvas sāpes, reibonu, nogurumu, miegainību, pat sliktu dūšu. Saindēšanās var būt arī ar letālu iznākumu. Tvana gāze veidojas arī nepilnīgi sadegotu malkai vai citam kurināmajam, ja tam nav pietiekamas skābekļa piekļuves. Tā kā nevajadzētu censties pēc iespējas ātrāk aizvērt, piemēram, dūmvada aizbīdņus krāsnīm un kamīniem. Saudzēsim sevi un citus!